Jānis kristīja Jēzu. Iedams ātrāk nekā Lācars, Jēzus nonāca 2 stundas ātrāk nekā viņš kristības vietā. Tuvojoties tai, viņš panāca lielu ļaužu pulku, kas gāja pieņemt kristību, un tam piebiedrojās. Neviens no viņiem nepazina Jēzu, tomēr visu skatieni versās uz viņu, it kā jūtot viņā kaut ko augstāku. Arī no rīta Jēzus kopā ar pārējiem ieradās kristības vietā. Līdzenumā jau bija sapulcējušies lieli ļaužu pulki. Dedzīgiem vārdiem Jānis runāja par drīzo Mesijas ierašanos, kuram viņš atdos savu vietu, un par grēku nožēlošanas nepieciešamību. Jēzus stāvēja klausītāju vidū. Jānis jūta, ka Jēzus ir klāt. Varbūt arī redzēja viņu, jo viņa balsī ieskanējās prieks un apmierinājums. Tomēr viņš mierīgi pabeidza savu mācību un sāka kristīt. Jēzus kopā ar pārējiem gaidīja savu kārtu, un bija ap 10:00, kad viņš nostājās Jāņa priekšā, lūgdams nokristīt. Jānis zemu palocījās Jēzus priekšā un teica: Man piekristu būt no tevis kristītam, bet tu nāc pie manis. Jēzus viņam atbildēja: Atļauj, lai tā notiek. Mums jāizpilda visu pēc taisnības. Man taču jāpieņem kristība no tavas rokas. Pēc tam Jēzus teica: Tu saņemsi svētā gara un asins kristību. Kad Jānis gribēja Jēzu pavadīt uz saliņu, viņš teica: Jā, iešu gan, bet gribu, lai tu mani kristītu ar to pašu ūdeni, ar kuru tu kristīji pārējos. Turpat, kur tu kristīsi mani, tev jākrista arī pārējie šodien sanākušie cilvēki. Koku, pie kura es turēšos kristīšanas laikā, jāpārstāda parastajā kristības vietā, lai visi, kurus tu kristīji pēc manis, pieskartos pie tā ar roku. To pateicis Jēzus ar Jāni un 2 mācekļiem, Andreju un Saturninu, devās pa tiltiņu uz saliņu un iegāja mazajā teltī, kas atradās Akas austrumu pusē, un noderēja priekš pārģērbšanās un apģērbšanās. Jēzus mācekļi gāja viņam līdzi uz saliņu. Ļaužu pūlis piepildīja visu krastmalu un tiltiņu. Uz tiltiņa viens otram līdzās varēja stāvēt 3 cilvēki. Pirmajā rindā uz tiltiņa stāvēja Lācars. Kristības aka bija ierīkota 8-stūrainā uz vidu līdzeni dziļākā bedrē, kuru ietvēra kanāls, kas bija savienots ar Jordānas upi. Ar bedri šo kanālu savienoja 5 iedobumi bedres malā. Kanālā ūdens ieplūda no upes, bet bedrē no kanāla. Pa 3 ziemeļpuses iedobumiem ieplūda ūdens, bet pa 2 iedobumiem dienvidu pusē izvadīja no bedres. Šīs 2 atveres pašlaik bija atvērtas. No dienvidu puses brīvi varēja piekļūt bedrei. Līdz ūdenim bija ierīkotas velēnu kāpnes. Akā dienvidrietumu malā bija novietots 3-stūrains sarkans mirdzošs akmens ar plakano pusi uz akas pusi, bet ar aso galu uz ārpusi. No kāpņu puses akas mala bija augstāka nekā ziemeļu pusē. Kur beidzās augstākā mala, bija ierīkots viens pakāpiens, lai nokļūtu malas zemākajā vietā. Tikai pa šejieni varēja sasniegt aku. Akā blakus minētajam akmenim stāvēja slaids zaļojošs koks. Kristības saliņai viena daļa bija klinšaina, bet otra pārklāta ar zāli. Saliņas vidū bija paaugstinājums, uz kura auga kupls koks. 12 apkārt saliņai iestādīto koku galotnes kopā ar šo koku veidoja it kā lielu telti. Starp kokiem auga mazi krūmiņi. Kopā ar Jēzu pie akas pienāca 9 viņa mācekļi,
kuri pēdējā laikā nekad viņu nepameta, un nostājās uz akas malas. Jēzus teltī noģērba visas drēbes, apmetni, jostu un dzelteno priekšpusē vaļējo vilnas tērpu, garo vilnas šalli, kuru parasti velkāja ap kaklu, un uz krūtīm sakrustotu, bet kuru naktī vai sliktā laikā varēja uzlikt uz galvas. Mugurā Jēzum palika tikai brūnais krekls, kuru viņš velkāja uz kailas miesas. Uz akas krasta Jēzus noģērba šo kreklu pāri galvai un palika tikai gurnu apsējā, kurš apņēma abas kājas atsevišķi līdz pat ceļgaliem. Drēbes no Jēzus saņēma Saturnins un pasniedza tās salas malā stāvošajam Lācaram. Jēzus iekāpa ūdenī, kas sniedzās viņam līdz krūtīm. Ar kreiso roku Jēzus aptvēra koku, bet labo uzlika uz krūtīm. Atraisītie gurnu apsejas gali brīvi peldēja ūdenī. Jānis nostājās akas dienvidu pusē, turot rokā trauku ar platām malām un 3 iedobumiem. Pieliecoties, viņš iesmēla tanī ūdeni, un 3 straumītes izlēja uz Jēzus galvas. Viena strūkliņa tecēja uz pakauša, otra uz galvas vidus, bet 3. uz pieres un sejas. Labi neatceros vārdus, ko Jānis teica kristot, bet man liekas, ka tie bija šādi: lai Jehova caur cherubiem un serafiem izlej pār tevi ikvienu svētību un piešķir tev gudrību, prātu un spēku. Pēdējos 3 vārdus labi nedzirdēju, bet tajos tika runāts par prāta un gara un miesas dāvanām, kuras nepieciešamas katram, lai spētu upurēt Dievam prātu, dvēseli un miesu, svētītu un brīvu no grēkiem. Andrejs un Saturnins stāvēja Jānim Kristītājam labajā pusē, pie 3-stūrainā akmens. Kad Jēzus izkāpa no akas, viņu ietina lielā palagā, kurā Jēzus noslaucījās, bet pēc tam viņam uzģērba garu baltu kreklu. Tagad Jēzus nostājās uz akmens, kas atradās pa labi no ieejas akā. Jānis uzlika Jēzum roku uz galvas, bet viņa mācekļi uz pleciem. Pēc šīs ceremonijas Jānis atstāja Jēzu lūdzoties un gribēja jau kopā ar mācekļiem iet pie pārējiem, kad notika kaut kas brīnumains. Vispirms no debesīm atskanēja liels troksnis. Atskanēja it kā pērkona grāvieni. Visi klātesošie nobijās, drebēdami lūkojās uz augšu. Tad no debesīm nolaidās balts spožs mākonis, bet mākonī bija redzama kāda vēl spožāka spārnota būtne, kas apstaroja Jēzu ar spožiem gaismas stariem. Tad atvērās debesis, un tanīs parādījās debesu Tēvs savā parastajā izskatā, un starp pērkona grāvieniem izdzirdu balsi: šis ir mans mīļotais dēls, kurš man ļoti patīk. Jēzus, viss ietverts spožajā gaismā, bija kļuvis tik spožs un caurspīdīgs, ka nebija iespējams uz viņu paskatīties. Viņam apkārt stāvēja eņģeļu pulki. Nelielā attālumā virs Jordānas ūdeņiem redzēju Sātanu melna mākoņa veidā, kuram apkārt kustējās daudz dažādu riebīgu tārpu un briesmoņu. Liekas, ka visi šīs apkārtnes grēki un noziegumi dažādu briesmoņa veidā bēga no svētā gara gaismas, tanī tumšajā vietā, no kuras tie bija radušies. Tas bija drausmīgs skats, bet ar savu pretstatu tas vēl vairāk izcēla neizsakāmo spožumu un prieku un laimi, kas piepildīja visu saliņu, uz kuras atradās Jēzus. Ne tikai kristība saka, bet arī visa apkārtne staroja brīnišķīgā gaismā. 4 akmeņi, kas atradās bedres dibenā un uz kuriem kādreiz bija stāvējis derības šķirsts,
mirdzēja it kā no prieka, bet uz 12 akmeņiem, uz kuriem bija stāvējuši leviti un kuri atradās blakus akai, bija redzami it kā eņģeļu tēli, kuri godināja savu kungu. Visu cilvēku priekšā Dieva gars liecināja par to, kuram jākļūst par dzīvo pamatu, izvēlēto baznīcas stūrakmeni. Uz šī akmens mums jāceļ garīgā ēka, it kā svētās priesterības celtne, jo Dievam patīkamu upuri iespējams salikt tikai caur viņa iemīļotā dēla, kurš viņam labpatīk starpniecību. Uzkāpis pa kāpnēm krastā, Jēzus iegāja teltī. Saturnins paņēma no Lācara Jēzus drēbes, kuras tas turēja visu kristības laiku, pasniedza Jēzum. Apģērbies Jēzus ar mācekļiem devās uz klajumu pie koka, kas atradās saliņas vidū. Tanī laikā Jānis prieka pārpilns uzrunāja tautu, liecinādams, ka Jēzus patiešām ir Dieva dēls, apsolītais Mesija. Par apliecinājumu saviem vārdiem viņš pieveda visus apsolījumus, kurus bija devuši patriarhi un pravieši, un kuri attiecās uz Jēzu. Viņš atgādināja tautai arī tikko redzēto parādību un balsi no debesīm. Reizē viņš paziņoja, kad Jēzus sāks atklātu darbību, viņš atkāpsies. Atgādināja arī par to, ka izraēliešiem, ieejot apsolītajā zemē, šinī vietā ir stāvējis derības šķirsts, un tagad šinī vietā visvarenais Dievs liecināja par savu dēlu, likuma izpildītāju. Jānis visus sūtīja pie Jēzus, slavēdams to dienu, kurā piepildījās viskarstākās izraēliešu tautas ilgas. Pa to laiku pienāca klāti jauni ļaužu pulki, starp kuriem bija arī Jēzus draugi. Redzēju Nikodemu, Obedu, Jāzepu no Arimatejas, Jāni Marku un citus. Jānis uzdeva Andrijam sludināt Jēzus kristību Galilejā. Jēzus apliecināja Jāņa teikto, teikdams, ka viņa Jāņa vārdi ir patiesi. Tad pateica, ka tagad viņš uz īsu laiciņu aizies projām, bet kad pārnāks, lai nes pie viņa visus slimos un cietušos, bet viņš tos nomierinās un sniegs palīdzību. Pa viņa prombūtnes laiku, lai gatavojas nožēlot grēkus un darot labus darbus. Atgriezies, viņš pārņem šo tēva piešķirto karalisti. To visu Jēzus runāja līdzībā par karaļdēlu, kurš pirms kāpšanas tronī tam gatavojas vientulībā, sakopodamies garā un izlūgdams tēva svētību. Starp klātesošiem bija arī daži farizeji. Viņi iztulkoja Jēzus vārdus ļoti smieklīgi. Viņi teica, Jēzus patiešām nav galdnieka dēls, bet kāda karaļa atstāts dēls. Tagad viņš atgriezīsies savā dzimtenē, sapulcinās tur karaspēku un ieņems Jeruzālemi. Tāda rīcība viņiem likās ļoti savāda un nesaprotama. Jānis tagad visus kristīja uz saliņas, tanī pašā akā, kur kristīja Jēzu. Viņi iekāpa ūdenī, kurš aptvēra aku, bet Jānis viņus kristīja, stāvēdams uz krasta. Cilvēki, kurus nokristīja tanī dienā, vēlāk kļuva visi īsti Jēzus piekritēji. Aizejot, Jēzus paņēma līdzi 9 mācekļus, neskaitot tos, kuri tikai tagad atnāca pie viņa. Reizē ar viņu gāja arī Lācars, Andrejs un Saturnins. Pēc Jēzus pavēles viņi paņēma līdzi ūdens maisu ar Jēzus kristības ūdeni. Klātesošie nometās Jēzus priekšā ceļos, lūgdami, lai viņš paliek pie tiem. Tomēr Jēzus aizgāja, solīdams ātri atgriezties.